Sveiki visiem, šodien jauns viģiks. Un šodien beidzot nebūs viģiks pa mašīnu, bet gan pa kaut ko pavisam citu. Es no Amazonas pasūtīju sildītāju garažai. Dīzeļu sildītāju. Un uzfilmēšu tā kā tādu neapskat, visu saslēgšu viņu kopā. Man ir datorbarošanas bloks, ko es dabūju. No viņa sildītais ņems strāvu. Te vēl viss ir izpūtēji un viss tas priekš viņa. Un te kur kanniņā stāv dīzelis 5 litri. Un jā, jābrauc ir ārā ar mašīnu no garažas un jāsāk kaut kas darīties. Tikai uz momentu es nekur netieku, jo tas ir tik debīli noparkojies, ka man pat pus mašīna neiziet ārā no garažas, es nekādīgi nevaru izgriezties. Tā kā bišķi pagaidīšu, cerams, ka tas aizbrauks. Un tad jau izbraukšu šo. Vispār jāpastāst, lai viņš pielaidīsies. Kādu laiciņu nav būts, un esmu ieraudzījis to, ka aķim klemmi ir atstāta virsū. Bet jāpastāst būs. Vai vispār pieliks, vai nebūs jāpieliek aķis lādēt. Tad izlastēs. Un gaismiņas kaut kāds deg. Un tās gan baigi lēni. Labi. Jā, tas gan nav forši, bet pielic. Gan labi. Jā, tikai degvielu vajadzētu ieliet. Labi. Šodien jau es nekur baigi nebraukāšu, nefilmēšu tiktoks mašīnai, tā kā jā. Jāgaida, ka tas ar auģiku izbrauks, lai es varu arī izbraukt. Tātad bišķi pa pašu sildītāju. Daudz jau īsti it kā nav ko stāstīt, parasti 12 voltīgs sildītājs. Viņu var slēgt vai nu pie mašīnas aķīša, vai pie datora barošanas bloka. Es izolējos pie barošanas bloka, jo tas bija to, ko es varēju dabūt. Man negribējās ikreiz no Hyundai ņemt ārā aķi un likt klāt sildītāju pie viņa. Nāk līdz ap pultiņu, kuru droši vien es varu kontrolēt vienkārši no attāluma, lai man nav, ja viņš man kaut kur zemu ir, te, lai man nav podziņas jāspēj šiten jāliec, tas vienkārši ar pulti paņem viņu kontrolē, kā man vajag, izslēdz temperatūru augstāk vai zemāk. Pasūtīju es viņu no Amazonas, pat cik es viņu pasūtīju, man par kaut kur 120, kaut kur apmēram plus mīnus tā bija. Un jā. Te ir bāka, un apakšā viņam ir tas kā silda elements. Tagad tikai visi jāliek virsū, jāsaskrūvē un jāiztestē. Reiku šeit nāk. Tik, cik es saprotu, šiten ir gaisa ieplūde, un šiten ir izpūtējs. Un kastītais, lai parādīšu, kas nāca. Kastītē šitāda truba, ko es pieļauju, kas nāks šiten ten. Tā kā siltam gaisam, pa kurien nāks ārā. Šitāda truba, kas, manuprāt, varētu būt izpūtējama. Es tik īsti nezinu, kur es vēl viņu likšu garažā. Un es pat īsti nezinu, kā tās trubas te baigi, vai kā viņas izlocīt, lai viņas normāli uziet virsū. Kaut kā būs jāpalok viņas droši vien. Instrukcijas. Šitāds sūds, kas ir paļubam arī šitam ten.
izpūtējis pats. Citi saka to, ka šito, lai neliek, es YouTube'ā pastījos, bišķi daudz saka, ka šito var nelikt, jo dēļ viņa kaut kā daudz error kodi viņam metoties, bet to es vēl nezinu, to vēl patestēs. Un šāds, kas ir laikam filtrs. Droši vien jau, kad jā, šeit vienkārši, lai visādi sūdi neielien iekšā kaut kādu pelis, kas tāds mošs. Un pēdējais maisiņš ar visādiem hamutiem un skrūvēm. Kā jā, uzlikšu jūs uz statīvu un provēšu šeit visu salikt. Un tad vēlāk provēšu pastāstīt bišķi pa barošanas bloku, kā ko saslēgt. Es tagad bišķi esmu nesaprašanā. Reku, šitiem bildītē, reku iet izpūtējis, jā, šitai pusē, tur, kur ir ekrāniņš. Reku, te man ir ekrāniņš, un arī tai pusē man ir izpūtējis. Bet es īsti tagad man nepielās, tik cik es esmu YouTube'ā redzējis, parasti ir otrādi. Un reku, šitien ir caurums. Un es īsti nezinu, vai tas ir domāts tā kā filtram vienkārši ar ko izlikt cauri. Vai tas ir domāts, ka es izpūtēju kaut kā var izvirzīt caur šejienu un caur to caurumu. Jo ja šitien es atkal uzlikšu izpūtēju, tad viņš degvielas trūbu pārkausēs. Jo viss šitais jau paliek karsts. Tas tagad ir labs jautājums. Kroči, es pastīšos fiks YouTube'ā. Un arī, reku, šitai lapā ir, reku, rādīts izpūtējisī tai pusē, kur ir ekrāns. Un šitien atkal ir kaut kā pavisam savādāk. Vai atkal šitā bildi domāta tā kā šitā? Es pat nezinu. Jo šitien, reku, atkal šitai bildei filtrs ir šitai pusē, tur, kur man ir izpūtējis. Un otrā pusē ir... Jā, kroči, es vienkārši pastīšos YouTube'ā. Tikko atradu vienu vecu galdu kāju, sazāģēju divos klucīšos, un to es tagad šitien ten pieskrūvēšu, jo tādēļ, ka viņi baigi ļodzās. Būs bišķi čakarīgi viņu pieskrūvēt, bet labi ir. Tā, kur paliks maisiņš uz skrūvē? Tā kā man garažā nav urbis, tad triecienu pistoli provējuši ieskrūvēt.
Gan jau, kas aies. O, pa smuko iegāja iekšā. Tāds smuks maziņš samarizīts. Diez, ko īzī iet iekšā. Otra puse. Reāli jau ilgi šī lieta bijusi vajadzīga garažā. Vienmēr atbrauc uz garažu un vienmēr reāli salst. Es jau gribēju malkas kurināmo krāsniņu, bet tas ir reāli neiespējams. Nekur viņu nevar atrast. Es esmu izmeklējies, bija visur, un es nevarēju atrast malkas kurināmo krāsniņu pa lētu naudu garažai. Tā kā būs jāpieliek vien tik pie šitā. Un jā, es pasties YouTube'ā tā apakš. Tā kā tas izpūtējis ar filtri pareizi salikti. Tad tagad vien tikai šito pielieku. Un jau tālāk ar barošanas bloku. Tā kur ir mans barošanas bloks. Ja varat kaut ko saredzēt, varat apstīties cik jaudīgs, bet šis ir 12 volti un laikam 15 ampērs. Bet kas ir jādara, ir šis, kas ir lielais konektors, ir zaļais ar melno vadu, tā kā uz īso jāsatais. Šiten citi iesprauž, kaut kad papīri saspraudīt vienkārši šiten iekšā, vai tur kaut kādu citu vadiņu iesprauž, bet es izdarīšu šādi. Tūlīt pārbaudīšu, vai pareizes, jā, pareizie zaļais ar melno, tā, es izdarīšu vienkārši šādi. Es viņus pārkniepšu, tos man vairs nevajag. Un paņemšu no šī komplekta vienkārši konektors un uzkniepšu. Tā, kur ir otra pusīte? Rekur. Es vienkārši paņemšu, notīrīšu tos vadus. Bišķi vairāk. Tagad man bišķi pa daudz, bet labi, tas pofig. Reāli ātrāk gribās visu šito salikt, lai beidzot silts. Tad, ka es jau te esmu pārsals. Uzliek vienkārši konektoru virsū. Jā, bišķi pagāri es viņu uztaisīju. Tagad tik sakniept vajag. Tikai bišķi čakarīgi man šitais viss iet. Nu jā, sapratāt to domu. Tagad vats ir saknieps, nekur pats konektors nemūk prom.
Uzsknieb otru galu tieši tāpat. Abi vadiņi sakniepti. Tagad viņš ir savienot. Un nolā. Tagad šie divi vadi ir uz īso, kas ja es pareizi tā kā saprotu to ideju, tas tā kā liks saprast to, ka tas barošanas bloks ir tā kā iesprosts mātes platē, vai kaut kas tam līdzīgs. Vēl, nu, protams, pirms es vispār te ko vēl tālāk darīšies vēl aptīšu vēlāk ar izolācijas lenti, lai nekur nepieskarās nekas uz īso nesaiet. Tad pašus 12 voltus, kur no šī konektora es ņemšu 4 pin. Vienu dzelteno un vienu melno vadu. Tieši tāpat. Nokniem. Es to savilcēju nokniepšu arī. To man nevajag. Pēc būtības visi pārējie vadi ir vienkārši lieki. Viens vads. Otrs. Kaut kā negribu strādāt šodien tās fleķenes. Tas nekas, ka tik gars ir tās asts, to var pēc tam nokniep saīsināt. Atkal paņemšu konektorus, šoreiz divus šādus un divus šādus. Bišķi saīsināšu tas astes. Visu laiku es atcitos par to stabilizātoru. Cerams, ka neizbojās kadrus. Protams, uzknieb virsū konektoru. Ui, tas gan bija stulbi nepareizā pusē, es to izdarīju. Paņēmu ar kniepšanas šito nevis ar parasto, kas ir plakano. Tas pofin. Kām negadās kļūdīties. Cieši virsū nekur neies. Jāpaņem vēl vienu, ko es tikko sačakarēju. Jāuzkniebju. Īsi nastīt. Protams, ja liek pie mašīnas aķa, tad tas viss ir daudz vieglāk. Nav tāds čakars ar datoru barošanas blokiem. Vienkārši paņem no sildītāja vadus, pieliec pie aķīša un viss rukās. Bet es gribu bišķi savādāk šo sistēmu, tāpēc man bišķi lielāks čakars sanāk. Tālāk ņem pašu sildītāju. Neko sildītājiem arī ir divi vadi. Viens sarkans, viens melns. Sarkanais ir plus, melnais mīnus. Tā. Man arī, manuprāt, prasīt, tas bijuši garāks, tās astīts. Kaut ko tam līdz.
Vēl maz drusciņu. O. Baigi biezais vats. Vispār iestai konektori. Cerams. Tāpat arī ar otru. Un šitai pusē es vienkārši šitos plakanos piekniepuši. O, kāpa brīnum nav pa lielu. Izkrit ārā. Tas turās viss smuki un arī otrs jāpiekniepj. Un tad, kad šitos es vienošu klāt, es viņus vienošu tā, kad es dzelteno ņemšu kā plusu. Dzeltenais būs kopā ar sarkano. Ai, samocījās sāpi. Bišķi rokas ir atsalušas. Reku šitā. Un melno ar melno. Šitā ten. Protams, viņas abas ar izolācijas lenti vēl notīšu tā, lai viņi gadījumā viens ar otru nesaskarās. Un tad jau jā, tad es varēšu jau likt pie elektrības. Garažā pameklēju, atradu tieši priekš barošanas bloka vadu. Garažā izrādās, nezinu, kādā sakarā viens mētājās. Es tik ļoti ceru, ka tas barošanas bloks rukās. Jo es nezinu, vai viņš strādā, jo es viņu dabūju bez maksas no viena cilvēka. Un viņam arī nav nejausmas, vai viņš strādā. Bet, nu jā, cerēsim uz to labāko. Tā vada reku visi ir noizolēti smuki. Tā, lai nekur nesaskarās nekas. Šitien arī reku smuki. Tagad ir palicis tikai ieliet dīzeli. Un skatījies, lai barošanas bloks strādā. Uz ko es ļoti ceru, ka viņš strādā. 5 litri man ir dīzels. Cik daudz te vajag, cik tas bačoks ir liels, es nezinu. Vajadzētu trekteri. Vai, Hyundaiā ir viens jāģer. Tā es trekteri neatradu. Liešu tāpat iekšā degvielu. Cerams, ka saies. Kad dikti garām nenoliešu. Man tag bišķi garām. Izsās, ka te pat pietiks visiem 5 litriem. Varbūt tā bāka, viņam bišķi vairāk pa 5 litri ir, bet nu... Tik cik es zinu, te viņš it kā baigi daudz nerījot to dīzelu. Kaut kas ar kanniņām minimāli palika. Bāki pilni.
jānoslauka. Viss, kas ir garām notecējis. Tagad jāprovē viss saslēgt pie elektrības. Skatīsimies, kā ies. Tā reko barošana bloks ir uz galda. Vādi diezko gari jāizvel līdz pat grīdai. Jā, tā. Ņemam vadu un spraužam iekšā. Tik vispirms ierakstat komentāros, kā jums liekas, aizies vai neaizies. Es ļoti ceru, kad aizies. Bišķi gaismas noraustījās. Power supply strādā. Kas šitien mums rādās? O! Rukā! 6 grādi. Ko tas īsti nozīmē, nezinu. Tagad viņš laikam sāk rukāt. Jā, pašlaik augsts gaiss tikai pūš ārā, bet tas jau ir normāli. Viņš nav uzsils. Viņam, manuprāt, dažādi režīmi arī ir, jā. No 1 līdz pat cik viņam diez ir režīmi. Laikam 6. Jā. Tad var redzēt, cik tev grādi. Laikam, cik viņš tā kā uzsilda. Labi, noslēgsim pašlaik uz strīnieku. Lai viņš te dara savas lietas. Tad, kad jau kaut kāds siltāks gaiss sāks nākt laukā, tad es apdeitošu jūs. Tikko beidz filmēt, un tagad ceru, ka jūs dzirdat tādu klikšķoņu kaut kādu. Tas viņš, manuprāt, cirkulē cauri visu to degvielu tagad. Atgaisomošu sistēmu. Viņš tā kā izvien ātrāk un ātrāk. Labi, lai viņš te dara savu biznesu. Netraucēsim. Tātad tikko man izmetās errors. Error 8. Un pamācībā skatoties, 8. ir flame extinguished. Es kāpēc? Jā. Paprosim viņu izslēgt un ieslēgt. Tagad atkal viņš kaut ko sāk darīt. Nu, labi, pagaidīsim. Labi, ja kas atkal mainīsies. Ko es šitās podziņas daru? Nezinu, kas tas tāds. 10 Celsius, 11 volt.
Kas tās ir pa skaņām, to, ka viņš no sistēmas gaisu izdzen, ko tādu. Moška. Ja kas cits mainīsies, tad būs updates. 5 minūtes pagājuši jau no pēdējā klipiņa pa to eroru. Pašai te 5 minūšu laikā nekas nav noticis. Un viņš jau sāk pūst tādu foršu jau siltu gaisu. Un manuprāt, ka jau izpūtais bišķi sāk mainīt krāsu. O jā, tās jau arī tāds jau rītīgs silts paliek. Tā kā jā, jāpagaid. Drīz jau vispār būs rītīgs silts te. Un es arī aizmirsu piebilst to, ka tāda dīvaina smaka no viņa pašlaik nāk. Tā kā es nemaz nemāku izskaidrot, tā kā plasmas, degšana, kaut kas tāds, bet par šito vienmēr arī visi, tik skatījos review pa viņiem, visi to paši arī stāst, un tas ir tā kā, viņš tā kā visas tās eļļas, neeļļas, kas viņam iekšā, visu to tā kā sadedzina, un pēc kaut kādā maza brītiņa jau vairs tā nesot. Tātad jau ir pagājis apmēram gandrīz stunda. Šeit pūš, tādu rītīgi forši, tādu patīkam siltu gaisu. Tā nemaz baigi ilgi te nevar roku noturēt. Pa izpūtē vispār nerunās. Tas vispār jau kars, reku jau viss smuk krāsu maina. Šeit rāda, ka viņam jau 23 grādi. Es viņu kādu laiciņu jau 6. režīmu turu. Rītīgi visi, tiešām rītīgi nice. Tā, ka, šodien jau garaža ir normāli uzsils. Es nezinu, cik laukā varētu būt grādi, kaut kāds +1, +2. Un pašlaik iekšā reāli diezko patīkams silts. Nav tā, ka es jau kādu laiciņu vienkārši sēžu TikTokā to stundu, un nav bijis tā, ka man ir jāsēž un jādrebinās, jo man ir augsts, ir tiešām tāds patīkams silts. Tā kā jā, un pa visu šito laiku dīzels vispār nav nokrities. Tā kā tas arī pozitīvi. Jā. Es domāju to, ka es viņu kaut kur to stūri izvākšu, un tai stūri es viņu turēšu. Kaut kur to izpūtē izliks tā, lai nekas tur neaizdegās, un lai pūš ārā te to silto gaisu, ritīgi foršu. Tā kā jā. Tā kā paldies par skatījumu šitam vidikam šodien. Ierakst komentārā patika, nepatika vidiks, varbūt tev arī ir pieredze kādu šādu no sildītājiem. Un laba vai slikta, un ierakst komentārā, vai varbūt filmēt vēl kādu review, jo man ir pašlaik pāris idejas, man tepat garažā ir viens, ko es varētu uztaisīt, pa ko review. Mājās vēl viena lieta stāv, pa ko varētu review uztaisīt, tā kā, ja jums interesē, tad ierakstat komentārā droši, un sekojiet tad līdzi arī YouTube communities, manuprāt, bija tas kanāliem YouTube community, un tad sekojiet tam līdzi, jo, ja jūs gribēsiet vēl kādu review, tad tur es ielikšu balsošanu, pa ko labāk, pa šito, vai pa to, vai pa ko citu, un ierakstat vēl kādu ideju mošu kanālā, ko es varētu uzfilmēt, kaut kādu video ideju, jebko, un jā, līdz nākamajam vidikam. Paldies par skatījumu!